Bet mēs tikmēr pievēršamies jau nākamajam priekšpeldējumam. Tas ir numur 2 un 5. celiņā Kristīna Steins. Iespējams vēlreiz labos Latvijas rekordu vēl vienā distancē. Tātad viņa 5. celiņā tur ar Latvijas cepurīti. Aiziet uzreiz pa priekšu Kristīna Steins, bet Ketlina Sepa 3. celiņā noteikti varētu pacīnīties, bet pagaidām Steins izskatās pārliecinoši. Ļoti pārliecinoši šķiet, ka pagaidām priekšā ir Kristīna Steins. Tas mums ļauj tā teikt visai droši cerēt uz Latvijas vēl vienu rekordu šīs dāmas izpildījumā. 1995. gadā dzimusi meitene. Redzam, 50 metri, 31,30. Tāds pagaidām rezultāts Kristīnai Steins. Latvijas rekords atgādināšu 2:16,79. Kopš 2012. gada pieder Renātai Tomīlovai. Bet Steins izskatās, ka jau priekšsīkstēs to uzlabos. Viņa pa 5. celiņu. Viņai arī pagaidām galvenā uzmanība. Kā nu nē, tomēr Latvijas rekords ir visai nozīmīgs iemesls, kāpēc sekot sportistei tā teikt pastiprināt. Redzam, tagad Kristīna Steins pa 5. celiņu dodas, domājams, viņa pretī jaunam Latvijas rekordam. Pagaidām gan pietrūks viņai konkurences tādā ziņā, ka visai droši viņa ir priekšā, pat ne visai, bet ļoti stabili. Vadībā ir Kristīna Steins. Skatīsimies, vai izdosies viņai saglabāt tempu un būs mums jauns Latvijas rekords. Steins, jā, tātad no Kanādas, viņa arī tik, teiksim tā, šajā oficiālajā tādā presrelīzē stādīt kā šī sportiste no Kanādas, bet jau viņa ir Latvijas, redzam arī no Latvijas un redzam arī Latvijas cepurīte Steins. Pagaidām gan tik viennozīmīgi nevaram teikt, ka būs Latvijas rekords, vajadzētu būt. Redzam, dodās jau pretī finišam Kristīna Steins. Būs vai nebūs? Būs vai nebūs? Skatāmies, un ir jauns Latvijas rekords Kristīna Steins. 2:16,1 sekundes simdaļa. Tā kā Steins atkal sasniedz Latvijas rekordu. 2 minūtes 16,1 sekundes simdaļa. Tā kā atkal aplausi Kristinai. Var viņa atkal pasmaidīt, bet es prognozēšu, ka vakarā viņa atkal labos Latvijas rekordu. Tā kā pēc vakar domāju, ka vēl mazliet labāks būs šis rezultāts.